Skutelis ir studijā. Lai atkal mēģinātu panākt, ka Jaroslavu visi iemīl, no pagājušā gada septembra Strečēnoks noteica, ka vairs netiks apmaksātas virsstundas. Man liekas, super, jo izmeklētājiem nebūs jāšancē vēlās stundās, ja jūs strādās līdz 5. Ja tomēr ļoti gribās ķert korumpantus pēc darba laika, tad jāpiesakās pie Strečēnoka 2 dienas iepriekš. Ja jūs esat saskaņojis ar korumpantiem, ka 2 dienas iepriekš jūs viņu ķersiet. Bet vai visi tāpēc mīl Jaroslavu? Atkal nē, atkal slikti. Ja, bet es teiktu tā, lai tie kucēniņi rej un skatās, kā karavāna auļo tālāk. Un ne jau starp citu visi rej. Ja, tie, kas ir zirgā kopā ar Strečēnoku, tiem viss ir kārtībā. Vairākiem no vadības ir palielas parādsaistības, bet tā nav arī liela problēma. Tam lieliski nodara brīvie vakari no knāba virsstundām, kā rezultātā var piepelnīties ar haltūrām. Reāli stāsti Strīķes vietā ieceltais Jānis Roze, kas nav grāmatizdevējs, paralēli darbam piestrādā kā šoferu autoinstruktors. Bet juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere vada tievēšanas nodarbības klubā Figūras draugi. Tā ir jauka vieta, kur aiziet. Politiķi par šīm knāba intrigām neko īpaši neklapē ausis, ja, bet Valdis Dombrovskis, starp citu, 2014. gadā bija pēdējais premjerministrs, kas vēl cīnījās ar Strečēnoku, bet tālāk Jau novembrī Strečēnoks jau 5. gadu pēc kārtas plūks skuiņas no Ziemassvētku eglītes un jautās mīl, nemīl, mīl, nemīl. Viņš, protams, gatavs turpināt visu iesākto, lai sasniegtu labākā bossa pasaulē statusu. Lūk arī nopludināts Strečēnoka darbu saraksts ar 3 galvenajiem darbiem nākamajiem 5 gadiem. Labā ziņa, ka mēs zinām, ka no viņas mēģina atbrīvoties tādā likumīgā ceļā, protams, no Strīķes kundzes mēģina atbrīvoties likumīgā ceļā, jo, kā saka pati Strīķe, priekš kam nogalināt cilvēku, kuru var atlaist, vai ne? Zelta vārdi. Pēc tā visa izskatās, ka ir 2 varianti. Vai nu viņš ir labākais boss, vai tieši turpat sliktākais. Bet viss mierīgi, jo tikko tika pieņemts jaunais knāba likums, un pat ja viņš ir vissliktākais boss pasaulē, toties vairs nebūs iespējams viņu atlaist saistībā ar neatbilstību amatam. Kolosāls likums, es gribētu teikt, ir pieņemts. Iespējams, ka kādam pēc raidījuma noskatīšanās ir sajūta, ka mani ārkārtīgi interesē, un man ārkārtīgi gribās noskaidrot, kāda tipa priekšnieks Strečēnoka kungs ir. Bet patiesībā ne. Mums jau reāli vajag, lai tāds knābi cīnās ar korupciju, bet ar šādu priekšnieku sanāk tieši otrādi. Un kad tik nesanāk tā, ka šo 5 gadu laikā, kamēr Jaroslavs mēģina panākt, lai visi viņu mīl, viņš ir sapī ļoti svarīgu un kādreiz arī jaudīgu izmeklēšanas iestādi.